jūra, ūdens, tie tev ir tādi tuvi, jeb tas ir kaut kas tāls? Drīzāk tuvi nekā tālu, bet man nav nekāda tāda liela pieredze bijis līdz šim ar ūdeņiem, teiksim tā, izņemot man draudzene viena, kas viņai jūlijā dzimšanas diena, viņa vairākas gadus pēc kārtas savu dzimšanas dienu svinēja uz jahtiņas. Tad mēs izbraucām viegli un atbraucām atpakaļ, bet, es negribētu salīdzināt šo, jo tas ir pilnīgi citas izjūtas, un tās izjūtas rodās tieši tad, kad tu esi pats, to kontroli var turēt, ka tu tiešām pats esi pie stūrs, ka tu pats saproti, ka tev ir jāpietaujojas un jānoliek fenders, tad ir tā garša sākās. Tiešām nekad nebija tāda sajūta, kad kontroli kaut kur pazudusi? Zini, man pašā sākumā, kad mēs sākām šo ceļojumu un kad uznāca vējš un vēl negribu visu tagad atklāt, kā tas notikās, ka tu dabu nevar kontrolēt un kaut kādas situācijas. Neteikšu, ka man visu laiku bija ļoti omulīgi, uz kaut kādu mirkli man bija reāli arī bail, bet šeit es gribu teikt, pirmkārt ir tava komanda, kas vienmēr ir tev kopā, un varbūt tas ļoti banāli izklausās, ka mēs te atkārtojam komandu, bet īstenībā tas ir uz kuģa, tas ir pats galvenais, un kapteinis, jo viņš nosaka toni, un mūsu kapteinis noteica tādu toni, ka viņš tev iedod mieru. Un otrais, kad tev tās bailes pāriet no tās viļņošanās, un kad tev izstāst viss, teiksim, par šo katamarānu, kas ir, īstenībā viņš ir tik stabils, ka tur nav varianti, viņš arī pie tik liela vēja, kā mums bija, krist vai gāzties, vai kaut kas notikt ar viņu, tad kad tu pieņem to un tā pragmatiski ar saviem parunā, tad ir tā, ka jūra iedod baigo mieru, tiešām. Un tas ir, ko es domāju, ja nav kas mēģinājuši, un tiem visiem, kuriem nav tās jūras slimības, es tiešām iesaku jo jūra iedod mieru, un pilnīgi tu esi tā kā citā dimensijā, tu aizmirst. Viens, ko jau meitenes teica, ka tu aizmirst, tāpēc, ka tev ir ļoti daudz ko darīt. Mēs esam divus uz vaču, divus tur, un tev iet, teiksim, vēl laika, bet otrs, ka tev vienkārši iedod mieru. Vienalga, ka ir viļņi, tev ir super sajūts un tāda pilnīgi cita atmosfēra, kad ir mierīgi jūra, tu vienkārši domā par dzīvi un tā. Saprotu, ka šoreiz asaras bija tikai no vēja un no viļņiem. Paskatāmies to seriālu, kā man ies. Paskatāmies visu filmu. Sex is medicine. First 9 degrees, you can touch me.